Latvijas Republikas valsts prezidenta Andra Bērziņa reģionālajā vizītē Smiltenes novadā bija plaša programma. Neiztrūkstoša tās sastāvdaļa tikšanās ar vietējās pašvaldības un uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvjiem. Tāpat Smiltenes tehnikuma un mēbeļu ražošanas uzņēmums Smiltenes Koks, kā arī akciju sabiedrības Smiltenes Piens, ceļubūves kompānijas 8 CBR un zemnieku saimniecības Roškalna apmeklējums. Man dzīve saistījusi faktiski ar šo novadu vairāk kā 40 gadus, tāpēc es varu novērtēt arī labu to attīstību. Dažos uzņēmumos es esmu bijis jau arī dažādos laikos. Iepazīstoties skaidrs, te cilvēki ir savu vietu un darbu sapratuši un savu vietu iekarojuši. Roškalna zemnieku saimniecība jau darbojās no 90. gada, bet no 93. mēs piereģistrējāmies. Esam, kā tautā saka, brešu saimnieks, ja, tā kā tajā laikā Bresis Vilnis Edvīds Bresis bija zemkopības ministrs, un tajā laikā es arī sāku, tā kā. Jau ir 24, ja, 24 gadi, kā saimniekojam. Pamatā mums ir graudi. Sākam arī pienlopkopi bija un bija arī zāģu materiāla sagatavošana. Ja, šobrīd mēs vairs tikai mazliet izstrādājam mežus, kas ir 20% no saimniecības apgrozījuma un 80% no tīrā lauksaimniecība. Tas ir graudi. Lopkopība kā tāda mums vairs nav. 1200 hektāru mums ir. Kā jau visiem ir rapši. Ziemas rapši šogad izkrita, ja, tad pārsējām uz vasaras. Ja, rudzi, kvieši, mieži, vasaras un ziemas kvieši attiecīgi. Realizējam visu caur mūsu kooperatīvu, Vidzemes agroekonomisko kooperatīvu sabiedrību, kur jau tagad sausās saīsināti VAKS kooperatīvu, un mēs svinam 15 gadu jubileju. Es strādāju tikai ar kooperatīvu, ja, jo tas ir uzņēmēja darbības veids, kas palīdz individuālam lauksaimniekam, ja, veikt savu biznesu, ja, un palīdz, lai viņam vairāk laika tieši paliek saimniecībā strādāt, nevis domāt par realizāciju un par iepirkumu. Tā kā kooperācija, tas ir pamats, manuprāt, ja, Latvijā, un pagaidām arī Latvijā ir Latraps, ja, un VAKS, tas ir divi lieli uzņēmumi, ar kuriem, es domāju, liela daļa saimnieku arī strādā un saprot šo sistēmu, ja, un arī vairāk pieslēdzās. Nevienam neiet viegli. Kooperatīvam, pirmkārt, tas ir biedri, tā jauna biedra piesaiste. Tad ir saimniecības, kuriem ir grūtības ar naudas plūsmu, ja? Tad tiem jāpalīdz sakārtot viņi, ja? Un, tās problēmas, protams, kur pirkt minerālu mēslus, ja? Un kur realizēt visu. Tās jau šoreiz ir kooperatīva problēmas, ja? Kas agrāk bija, teiksim, zemniekiem. Ja? Tagad mēs to uzkrāvām kooperatīvā. Tagad, manuprāt, bija kaut kur jau pār 300 biedriem, ja? Un aktīvi nāk klāt. Mēs ejam Gulbenē, mēs uzbūvējāmies pagājušajā gadā, ja mēs esam Varakļānos, šodien Varakļānos lauku dienas, tā kā mēs lēnām paplašinamies, nāk biedri arvien klāt un klāt. Mēs visu laiku esam attīstījušies, nepārtraukti būvējušies, meklējuši jaunas izdevumus, risinājumus. Jā, paldies padomei, paldies valdei un visiem darbiniekiem un, protams, arī saviem kolēģiem, kad tic šai kooperācijai, ja, un ar kooperāciju viņi var attīstīt savas saimniecības. Roškalniešiem ir sekmīgi izdevies realizēt arī virkni projektu, kuriem bija nepieciešams finansējums no malas. Lauksaimniecības ražošanā ar tās sezonālo raksturu tas ļauj sabalansēt budžetu neatkarīgi no laikapstākļiem un produkcijas cenām pasaules tirgos. Centāmies jau saparta laikā, kad saparta projekti bija jau realizēt projektus. Jā, izbūvēti ir graudu torņi, izbūvēti ir 3 angāri. Protams, visa piekabināmā tehnika, sējmašīnas, traktori. Vārds sakot, cik daudz mums banka naudas deva, tik mēs arī mēģinājām visu realizēt dzīvē. Kā ikvienā uzņēmumā, kas augstu vērtē darba tikumu, arī Roškalnos netrūkst gadu gaitā saņemt apbalvojumu. Tie dod spēku droši raudzīties nākotnē. 4 reiz piedalījāmies sējējos, 3 reiz laureāti un 1 reiz ir diplomiņš. Atzinības raksts sakarā ar konkursiem, kas bija sakoptākie pagasti, ja, un tā tālāk. Man ļoti labs iespējas palika, jo šeit viņi tomēr vēsturiski ir ļoti bijuši ar šo te vietu sasaistīt, un faktiski te ir arī tas varbūt atšķirījies, kas citur, ka ir vietējie cilvēki šeit savu to vietu atraduši un attīstījuši, un skatoties, kur faktiski visiem viņiem ir arī ģimenes locekļi, tā nākotne arī te ir.